Ieslēdz ar šo podziņu. Reikā ir. Šitā divreiz nospiež. Nospiež konfiguru. Izvēlamies jaunu profilu. Sarakstam visus internetu iestatījumus tam profilam. Uztaisim sīdu. Izvēlamies kāds ir tips. Autentifikācijai. Tas ir vairs konfigurācijas sarakstam parols viss. Pēc tam profils uztaisās, nospiežam uz tā profila. Piemēram, jauns profils būs. Nospiežam aktivēt. Un gaidām, kamēr šeit parādīsies complete. IP adrese, šeit būs zaļš rimbolīts. Skaners šeit pievienojas internetam, kas ir mūsu biroja. Palaižam programmu uz desktop. Gatavs darbam, pasākuma nosaukums jūsējais. Viss. Ņemam podziņu skanēt, rekurš, podziņu. Tā, kur ir rāmīts, kurā jāatrāp. Šeit var kļūdu atrast. Noskanējam divreiz, kur rādās kļūdu atkārtots mēģinājums un kur rādās laiks, cikos skanēts. Kur vienkārši jāstās. Ja pirmais bijis ok, nezinu, tur varbūt sekundes, nezinu, 2 apakaļ vai ko. Citreiz cilvēki nospēr 2 reizes. Vienkārši kļūda atkārtots mēģinājums un tikai skatāmies, kāpēc viņš ir atkārtots. Vai to pašu skaneru, katram skaneram ir nosaukums ir. Šitām biļetēm, var skanēt šitās vai tikai plēst. Kā jums parasti tā, ka šitās parastās plēst, šitās skanē. Skanēt var visas 3 svītru kodas. Šitas. Visas 3 jāvajag? Nē, vienu no viņiem. Vienu no viņiem, jā? No telefoniem var skanēt, no ekrāna arī skanējās. Vienkārši paņemat un skanēt no ekrāna. Tas ir viss. Rekur podziņa restart, ja kaut kas ir baigi uzkarās, nezinu. Ir bijis dažādi gadījumi. Tas ir viss. Labi.